Dr. Mauriņa klīnika ir viena no modernākajām privātajām klīnikām Baltijā. Mūsdienīgajā gaišajā interjerā iekārtotas 6 operāciju zāles, 18 konsultāciju un procedūru telpas, kā arī 10 mājīgas palātas. Ārstniecības pakalpojumus šeit ik gadu var saņemt vairāk nekā 100 000 pacientu. Esmu profesors Mauriņš un strādāju šajā klīnikā, ko mēs esam izveidojuši, lai risinātu dažāda veida veselības problēmas. Pats pamats kādreiz tā bija fleboloģija, un tas ar laiku ir papildinājies arī ar citām medicīnas nozarēm, kurās notikusi tā pati evolūcija, teiksim tā tālāka attīstība, un mēs esam iemācījušies mūsu pacientus ārstēt inovatīvi, mazinvazīvi un arī ar ļoti mazu sāpju līmeni, bez nepieciešamības vairāk atrasties ilgstoši slimnīcā. To, ko mēs esam uzsākuši šobrīd jau, tā ir laparoskopiskā, tāda mazinvazīvā laparoskopiskā ķirurģija, kur mēs pacientiem piedāvājam gan trūču operācijas, gan arī žultsakmeņu operācijas šeit klīnikā. Dr. Mauriņa klīnikā pacients saņem ne tikai aprakstu un skaidrojumu par izmeklējumu rezultātiem, bet arī skaidru ārstēšanas plānu. Žultsakmeņu slimības un trūces gadījumā ārstēšanu veids Dr. Mauriņa klīnikas ķirurgi. Pamatā šīm laparoskopiskajām operācijām priekšrocības ir par to, ka operācijas tiek veiktas caur mazākiem griezieniem. Līdz ar to tas primārais iegūms pacientam ir, ka ir mazāks sāpju sindroms. Jo lielāka brūce, jo izteiktāks sāpju sindroms pacientam tiek šūtu muskuļu fascijas, kas ir biezākajās vēdera priekšējās sienas daļas, kas arī rada izteiktāku sāpju sindromu. Šajā gadījumā brūces ir nelielas, no puscentimetra līdz maksimums 2 centimetriem, pēc nepieciešamības dažāda izmēra attiecīgi, kā arī dažāda daudzuma. Dr. Mauriņa klīnikā konsultē un ķirurģiski ārstē profesionāla ārstu komanda. Ilmārs Tračums, Sintija Lapsa, Alise Didrihsone, Jānis Pāvulāns un Jānis Opincāns. Ja mēs runājam par žultsakmeņu slimību, to mēs iedalām asimptomātiskā un simptomātiskā žultsakmeņu slimībā. Ja gadījumā cilvēkam bez sūdzībām ultrasonogrāfijas laikā ir diagnosticēta žultsakmeņu slimība, tad cilvēks vienkārši atnāk pie ķirurga izrunāties par iespējamām ārstēšanas taktikām, kad veikt holecistektomiju un vai veikt holecistektomiju. Ja pacientam ir simptomātiska žultsakmeņu slimība, jeb ir kaut kādas sūdzības attiecībā, kas varētu būt sliktas dūšas, sāpes labajā paribē, sāpes centrā vēderam, kas vairāk pastiprinās pēc ēšanas, ir īpaši vakaros, tad mēs runājam par biliārām kolikām. Primāri, tad mēs nākam pie ķirurga parunāties par to, kad un kāpēc veikt operāciju. Ārsti rekomendē regulāri veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumus, lai agrīni atklātu problēmas un sāktu tās ārstēt. Bet, ja problēma nav, iegūt sirdsmieru. Uztici savu veselību Dr. Mauriņa klīnikas kvalificētajiem ārstiem. Piesakies konsultācijai pa tālruni 67 37 47 47 vai www.lazermedicīnasklinika.lv.